Čau visiem! Man tāds īpašāks video, kā parasti. Es taisu sev Igaunijas vlogu. Ja kāds, protams, atrod to, lai skatās, bet tas vairāk ir manām atmiņām. Bet kur mēs pagaidām atrodamies? Mēs atrodamies Valkā, Latvijas nomalē. Un, kā jau redzat parādu tur. Robežštabiņš, es praktiski jau esmu Igaunijā. Un, kad es pārkāpšu šim robežštabiņam, es esmu jau citā valstī un citi noteikumi un citi likumi. Kāds ārā karstums šodien, tā piekdiena baigi karsta. Nav ko tāda foršā emocija filmēt, protams, es neko nevaru padarīt, mēs šajā brīdī braucām. Un mēs jau esam Igaunijā, jā. Te tāda upīte ir, es jums, protams, parādīt varu, bet tolks. Un upīte pāri, kā jau es teicu, un robežštabiņam ir Igaunija. Un, jā, te tas vietējais veikals, pateikšu vēlāk, kā viņi sauc, varēsim pārbaudīt cenas un vispār šito vispārējo, kas mums Latvijā pārdodas un nepārdodas. Tā kā skatāmies. Esam vietējā iepirkšanās centrā. Te beidzot tas vējš netraucē un tad ekrāns varbūt bildi labāka, bet cenas kā cenas, nekas īpaši. Daži gaiteņi ir veikals lielais, kura saucās Selvers, bet es viņu gribētu saukt par Selveri. Ieies, protams, varu, bet es nefilmēšu, kā tur izskatās, jo es zinu, ka tur nekādas problēmas no vietējiem Igaunijas apsargiem un tā tālāk, saprotiet. Tā. Es tā nedomāju, ka vajadzētu. Tā kā skatāmies tālāk. Vairāk pēc stundas braucienu uz Tartu no Valgas. Esmu tomēr atbraukuši esam un pagaidām atrodos pie Tartu iepirkšanās centra. Saucās Launakeskus, kas nozīmē viņu valodā, bet tie interesē apsties internetā. Un, tagad kopo nopirksim, kopo vakaram, kopo tā un šā. Un tad vakarpusē iesim pilsētu pastīties. Arī parādīšu, kā tur izskatās un novērtēšu. Bet Tartu, cik es atceros, nebija slikta vieta. Jā. Labi, uz tikšanos. Skatītāji mīļie, tagad ilgi nedomāju un nerunāju par manām gaitām ārpus pilsētas darīšanām un visu pārējo es vēlējos parādīt pilsētu, starp citu, kurā atrodos Tartu centrā. Un, diemžēl, šogad šeit kaut kāds koncerts notiks, kurš aizmūrē šo skaisto māju, ko es gribēju no gabala jums parādīt. Tā kā man nesanāks viņu parādīt, te vēl skaista strūkla, ka bija kaut kur tur. Jā, tā ir Tartu rācinums. No gabala viņš izstās daudz labāk, tikai šoreiz viņš ir aizmūrēts, un šito tas skatu, vai kaut kāds koncerts notiks. Tā kā jā, turpinām. Šeit būtu skaisti, ja te nebūtu šie strunti pielikti priekšā. Kāds dauza koncerts, ja kaut kāds būs. Ko padarīt? Te būtu tik skaisti, ja es varētu jums parādīt ar šie strunti. Centra iela. Es nezinu, kā jums šī pilsēta ir viena no manām mīļākajām. Vismaz Baltijā priekš manis. It kā ne tik liela pilsēta, bet te sajūta, ka tu nezinu, kā pateikt. Ja kādam interesē, palasiet. Es zinu, ka pirmais vārds ir Tartu. Neko vairāk nezinu. Līna, Tahen, Dusleki. Pilnīgi neko nenozīmējuši vārdi. Gaiss cilts. Un tur kaut kāda māja. Nezināšu nosaukumu, atvainojiet. Es neesmu Tartu iedzīvotājs. Pēc nejautājiet. Interesē apsties internetā. Bet galvenais te ir tilts. Kā jums liekas? Šī māja ir šķība. Bet ticiet vai ne, viņa ir šķība, jo paskatās uz durvīm, viņas ir taisnākas nekā māja. Tā kā tur visi šķīvi cilvēki dzīvo. Viņiem visi dzīvē neiet. Arī māja nevarēja uzsasīt labāku. Naudu sanāca tikai šķībai mājai, tā kā joks.
Šo upi sauc Emajegi. Jā, tāds ir viņas vārds. Igauņiem piestāv tāds vārds, man, jeb latviešiem nepiestāv, nezinu. Rakstat komentāros, ja jūs atrodat šo video un jums liekas smieklīgs šis vārds. Un jā, principā tā arī. Principā pēdējā vieta, ko es šobrīd gribēju parādīt, šitā tā iela, kāds pazīst, tur ir Rahā centrs. Un principā nekas cits tur nav. Nu, kruta vieta, un es nezinu, kā citu teikt, bet es, protams, nedzīvoju, bet vienalga. Latvijā, es nezinu, šitai ko dzīvo, šeit ko baudīt, un ne tikai viena prostā iela, bet centrs skaistais. Noslēdzot šo dienu, es gribēju teikt dažus vārdus. Diena ir izdevusies. Es nezinu, ko teikt, bet pilsēta ļoti laba, nekas slikts nav. Pieredzēts un pamanīts. Cilvēki visi kā sakarīgi un kā jau igauni. Un jā, nogaļ nakts. Lai arī tā visi piedzīvojumi turpinātos, ja varēšu visu filmēšu, ko varēšu. Kas liksies interesanti, lai kāds jociņš arī nevis tikai manas dzīves un darbību stāstīšanu, var tā teikt. Jā, jauku nakti visiem. Man arī īpaši. Pirmās nakts rīts. Jāskatās, kā šī diena vērsīsies pret mums. Jo ir pirmkārt vēsāks, otrkārt kaut ko citu šo neredzēsim. Vairāk dabas vietas. Nu ko, otrā diena. Nakts ir pārgulēta. Nekā sūdzēties nevar. Šodienas temperatūra arī ir palikusi ciešamāka laikapstākļi un gaisa temperatūrā. Bet šodien daudz vairāk redzēsim, būs daudz ko vairāk skatīties, jo vakar izbraucām pēcpusdienā tikai tāpēc. Šodien būs interesantāka diena, tik un tā paļubomu. Bet pirmā apstas vieta mums tāda purva, kaut kāda pils vai kas tas ir. Purmani, es teikšu, un igaunis neko tur saprast nevar. Un nosaukums arī neko nenozīmē priekš manis. Bet te kaut kādi vārti, pēc tam tūlīt nofilmēšu un tad skatāmies, vērtējam šo vietu. Lūk, pa šādiem vārtiem mēs ieejam. Nu, uz nekur ir nevērt pilnībā, bet, ieieder, ko sliktu pateiks. Un tāda pils, kur mēs atnācām, tāda apkārtne. Kaut kāda pilsēta, tad nepateikšu kādu. Tā. Lūdzu. Ieeja. Bet mēs pieiesim tuvāk un tur ekšanas lielāks būs. Tā kā skatāmies. Pils tuvumā. Kāda ieeja. Un no tās puses. Un ja joprojām neticat, ka es esmu Igaunijā, lūdzu. Igauņu numurs, lūdzu. Tas ir nolaisa negatīvā stāvoklī. Jā, beidzot kaut ko negatīvu atradu. Citādi viss labi. Bet arī kaut ko negatīvu vajag. Visu laiku te ieja labi, tev nav interesanti vairs. Tā kā skatāmies tālāk. Nu, pēc pasaigas Polcamā, vai jeb mūsu valodā Pelcamā, esam izgājuši, es tur iefilmēju tur negatīvo faktu. Nekas vairāk tur nebija. Māza tāda neliela pilsēta, garlaicīgi diezgan. Tā kā šitā nav forša vieta. Un ir pienācis laiks ēst, bet mēs šoreiz burgernīcas nebūs. Citreiz varbūt, jo mums patīk labākas vietas. Un tad mēs ēdīsim kaut kādā puhuristi sogi mājā, jeb sodu mājā. Nu jā, sodu mājā, neko vairāk nevaram atļauties, bet ēdiens būs labāk. Ceru, ka būs labs. Vismaz izskatās, ka būs labs. Un tad tiekamies vēlāk. Jā, citā vietā. Tur ir izbrukušas sienas. Un šitā, piemēram, kā tur turās. Jūs sveiciet pēc ilgākā laika. Jūs staigājam tajos Viljamos. Bet
pilsēta, mums labi, es neteiktu, man vajag gribējās kaut ko filmēt te. Jūs zināt, pilsēta kā pilsēta, nekas savādāks nav liela Latvijā un Igaunijā, ja tā salīdzina. Un tagad mums ir kaut kur 7 precīzi, tūlīt jau ir. Un mēs iesim ietriekt kādu burgeru. Pēcpusdienā, jā, sakrikājās mums kaut ko. Un jā, varam apsīties, cik tur maksā. Tā ir igaunīgs burgers. Tā skatāmies. Šodien Viljandos notiek dziesmu svētki. Viņa kaut kādi. Bet mums, protams, ir topā čempionu dziesmu svētki. Šī lielākie pasaulē. Bet dažas mūzikas ir diezgan interesants skaits bija. Tā kā par dodu plusu tam. Trešā diena. Tikko pamodāmies, ne tikko, bet jau stipri agrāk pamodāmies. Aizgājām uz centru, ticiet vai ne, tu vakar rādīju, tur bija dziesmu svētki, tur viss tukšs. Es pēc tam varu jums parādīt, un tad jūs redzēsiet, cik tur bija to cilvēku, un cik jau tagad ir no rīta. Izballējās visu nakti, un tad cik izballējās, dziesmu svētki, paklausījās, un mēs gan čučēt. Jā, tie tādi gauņi. Skatāmies tālāk. Nu ko, Igaunijas vlogs ir noslēdzies, jo esam atpakaļ Valgas pilsētā. Parādīju visu, ko jums varēju, un kas likās interesants. Un kas bija arī parādīšanas vērts. Es vienkārši process mājas un meža pļavas un visas pārējos šundus. Tā kā, ja jums baigi patika un vēlaties citus vlogus, man ir jūlijā ieplānots lielais vlogs, tā kā pagaidām teikšu kur, bet jūs paši redzēsiet, un tad rakstat komentāros, ko jūs vēlaties redzēt vairāk šajos vlogos. Uz tikšanos!